5 dienas, 2 kemperi, 2 ģimenes, 4 pieaugušie, 2 netik pieauguši, 2 mazi suņi un 100 kilometri pa Latviju. Tā sākās mūsu līgo ceļojums no Liepājas uz Latgali. No paša rīta satiekamies pie mūsu mājas. Viss salikts, kafija izdzerta, noskaņojums lielisks. Priekšā ne tikai ceļš, bet arī piedzīvojums. Dzīvokli pārdevu, jā? Pārdevu, jā. Un nopirkt māju. Jā. Čau. O. Čau. Pirmā pietura, Zvārdas baznīca. Internetā rakstīts iespaidīga un vēsturiska vieta. Dzīvē, teiksim tā, Grants ceļš līdz tai šķiet iespaidīgāks nekā pat baznīca. Toties tagad arī mēs zinām, ka ne viss internetā rakstītais sakrīt ar realitāti. Baznīcas drupas 5 akmeņu kaudzē sakraut. Galvenos kapi, tā patās. Paskatījāmies, maz kalniņš varam braukt tālāk. Es jau Rinaldam teicu, bļāviet šitādi gabalu atbraucām. Vismaz suņi pačurās un pakakās. Man jau mazais suns būs. Pa logu arī. Tālāk dodamies uz virsnieku Kurgānu. Vēstures cienītājiem šī vieta noteikti ir nozīmīga, taču mums lielākais iespējas palika no pamestās padomju laika ēkas drupām Pauguru galā. Reizēm pats ceļš ir interesantāks par galamērķi. Tu gribi skriet jau? Par laimi nākamā pietura neliek vilties. Kokneses pilsdrupas. Viena no skaistākajām Latvijas viduslaika pilīm, kur Daugavs attiekas ar Pērsi. Šeit vienmēr gribas uzkavēties ilgāk. Mēs šo vietu apskatījām jau pirms gada, bet Nauri ģimenei šī bija pirmā reize, un bija patīkami redzēt viņu sajūsmu. Sadalās. Jā. Te tu nevar redzēt. Vai šitādi numuriņi tā? Kā vai? Šūpuļi. Visi jau var noskatīvāt. Tur jau katrs ir. Gori, jā, klinīgi. Daudz gēsteri spāl? Jū. Mans īrātais arī. Vienā virzienā uz leju tikai. Pa 2 otaki. Vienreiz izpelda. Šausmā naklī. Un es lemikstu lieku. Jau nelien iekšā. Ātrāk valdes jau nav noturēt. Ās. No, kā īki. Tagad kopā. Nezinu, kā ik. Tagad var pērienu sadot.
Tuvojas vakars un sāksies tradicionālā kemperotāja spēle atrod brīvu nakšņošanas vietu. Karstā laikā pie ūdeņiem brīvu vietu atrast nav viegli. Taču beigās apmetamies rītera karjerā. Ja jau zināt, ka lejā tur var normāli atgriezties, tad jau nekas. Es speciāli apstājos otrā, es pa nakti daudzīšu tās durvis ciets, jūs visu Man atkal ir otrā pusē. Nu, es tāpēc tā arī nostāju. Jums jau klusās durvis, es jau aizrautu šī, bet ciet, tad Tu jau riskā pār. Ka normāls cilvēks. tur aizkādam visu. Es aizmirsu, kamēr ieslēgt. Turpmākie vakari kļūst par mūsu mazo tradīciju. Katrai ģimenei savs grils, kopīgs vakariņu galds, stāsti, smiekli un izteidzīgas sarunas. Līdz katrs dodas gulēt savā mājā uz riteņiem. Nē, man to vēdera, ka tu liks YouTube'ā. Smuk brūnu vēlu. Es tā kā biju apsēdies un uzkāpu. Tā viens ir mīgo. No rīta tradicionāli kafija, brokastis, neliels sapulcs par dienas plānu un dodamies ceļā. Šodien radās ātrā ideja papildināt mūsu maršrutu ar vizīti pie Gurķjūra. Galvenais personāžs populārajā YouTube kanālā Zemletes mazliet māca bāžas, vai līgo priekšvakarā viņam vispār būs laiks viesiem. Mēs te no Liepājas zvanam, mēs braucam uz Latgales pusi, mēs gribējām aizbraukt ciemos, ja es pareizi zvanu. Mēs pie jūra gribējām ciemos. Vai šodien vai rīt, kā jums ērtāk? Ja var, ja vispār var. Nu, viņam vienmēr ir darbi, jā, to mēs zinām. Var šodien. Gurķis ar dabūs. Būs arī gurķi vai bez gurķiem šoreiz? Un tad ir plāna apmeklēt Gurķjūru šodien. Šodienas maršrutā arī Aglonas bazilika, vienā no Latvijas nozīmīgākajām svētvietām, valda īpašs miers. Papildinām ūdens krājumus Svētavotā, izstaigājam plašo teritoriju un klusītēm ieskatāmies bazilikā, kur tieši notiek laulību ceremonija. Nu, jūties vieglāk tagad? Pusdienās iegriežamies kafejnīcā Somersēta, garti, mājīgi un ar patiesu sirsnīgu apkalpošanu. Un nu dodamies pie jūra. Un jāsaka, viņš ir tieši tāds, kādu redzam video. Vienkārši sirsnīgs, strādīgs cilvēks ar lielisku humoru izjūtu. Viņš izrāda savu saimniecību, pastāst par ikdienu un piedzīvojumiem. Šī vizīte noteikti kļuva par vienu no visu braucienu spilgtākajiem mirkļiem. Labdien! Labdien! Oi, piekusu šodien. Pēdējā dēļus vajag sarīt. Jāstrādā svētkos. Ko darīt? Prezentiņš maziņš.
Mēs te braukājam pa Latgalu bišķiņu ekskursiju un domājam, nu kāpēc tādas slavenības, lai nepiebrauc. Jā. Nu vakariņām. Tikai nesen, bet tu maksimā nav vietā būt. Šodien vakaram kaut. Man bailes. Ejiet, paskatieties. Nu jā, Arī. ekrānā ir saimniecība redzēta, bet dzīvē nav. Nu jā, tas ir. Vieta smuka gan te ir. Nē, šeit smūga. Apkārtni, jā. Kā eju četros. Jā. Gurķu salmats. Un tā līdz vēlam vakaram, jā. Nē, pa dienu nē. Da nu kur tu? 50 grādi. Būs liela raža. Nu, tikai. Tik es varu dabūt. Un pēc tam es viņiem te to. Čirk vai neuktu. Un visi mamma tavo. Jā, speciālists neesmu, bet tur padusīts jālauž un kas tik tur, vai ne? Ir ko darīt visu laiku. Nu, šeit es saku, kamēr šeit apstrādāju, tur jau vajag skriet uz turiņu. A tur divas siltumnīcas. Jā, stādus audzēju, pēc tam, kad jau gurķus izmetu, tā tomatu sastādu. Jā. Un visu viens pats. Nu, es jau šeit sāku 10. marta. Un cik gadus jau šitā te saimnieko ar gurķiem? 40. Vēl Krievu laikus vadāju. Aha. Nu jā. Nu, es kā pierādījis man. Nu jā, ko citu darīt? Dari to, ko māk. To darba nav. Nu, nav darba. Šo, aiziet, cik gadu? O, nē. Mums tad, mums vajag jābūt. Nav jau no 40 gadiem jau neņem darbā. Nu jā. Jau es zinu, pazīstami meklē darbu 40 gados. Vai jūs tik vecs cilvēks? Jā. Nu, ko es uz mežu iešu, tur viņam baļkus tos grūsti. Nu, baļkus. Šo, cik satkumu tas man. Es pats sev saimnieks. Gribu strādāju, gribu guļu. Vai saugu prieku, bet kaut kādam zāles nav. Dienītūs man turas. Jā. To es tā ne- sapratu, jā, Jā, redzēju. es nedēļu palēju un viss. A ot tur, nu vēl nevaru paspēt. Tur gurķi, tur nav tā. Vajag tik katru dienu laistīt. Viņi daudz daudz. Nu tādi vazāņi, kā mēs bieži iebraucam. Vienu dienu šeit no Liepājas 2 cilvēki atbrauca. Man nav kas strādāt. Es mobilos ielēju, atdodu runu. Nu ko, kamēr es strādāju jau, vajag Kaskovskiju. Es jā. sapratu, no rīt zvanījām. Nu, man jau. Viņi atbrauc, jau tā, visu dienu. Labi, tad iztirgo mums gurķus vakariņām un mēs netraucēs vairāk. Nē, tagad es jau piepusies vairāk ne. Iekus jau. Jau rīt. Ejiet gurķi. Ja mums tāds vietus bija svētdien. Jā. Šeit viss ūdens stāvēja. Nezinu, kas šeit izaugs. Tapa savs, tapa slapš, nekad nav labi, ne? Nu, ot man. O, Šogad smuki. sadedzināju drusku. Pakārstē, jā. Nē. Man mēslus atveda. Pa stipru mēslu salikām. Salīkoju, ot arī tagad es visu pa jaunam. Tas visu pa jaunam. Labi, ir būt vēlē būt. Nu jā, vēlāk. Nu šitas jau ir kārtīgi siltumnīca vētrās un negāž no, ne? Ja jums tur nav vētras. Nu tik darba šeit, kamēr es viņu sātēju. Vienu magu mums varbūt uz 100 eiro. Šeit tikai vajag visu 150. Jā. Viņi katru vajag 50. Tā kā atmiedzot vēl vajag katru. Nu, kaut kad jau viņas jautājas jaunas atkal taču, ne? Nu, sapūst, nopūst, ne? Nu jā, Nu jā. 5 gadi vot šeit on. Nu kā pie zemes. Man vieglāk jaunos attiecīt, nekā savu remontu. Jā. Tas remonts, man tā nepatīk remonts, kā. Šeit, nu vajag gulēt. Nu vajag katru dienu vajag viņu, kā saka, viņi tā par nakti izaugti tā vot.
Pēc tam atzares vajag arī. Piemēram, atsteidz 2-3. Devotāji visu dienu staigos. Šitās saimniecībās noteikti 5 strādnieki to dara. Jā. Tur jau vieglāk. Jā. Viens vienu dara, Mm. a man visu vajag. Ir zāli kādu izraust. Nu, Mhm. saku, es nevaru. Nu, es šitos arī lauzu. Šitos vēl visus. Tās ūsiņas, jā, tas, Jā. ko viņš rāpjās augšā. Nu, teica, ka viņi ņem, kā saka, mikroelementus no zemes. Nu, viens viņi. Ūsiņi raus. Nu, labi, gurķu salas. Jā. Liek sevi. Ne? Jā. Nu, va, Jūs saplēsīs. atveš. Nu, meitas. Nu, es saku, nu, lūdzu gurķus. Mhm. Viņi tā. Ne karstums, nevajag tādu ne gurķu, neko. Nu, tā. Es saku, ko kur strādnieki, tikai ieļa. Nē. Paldies. Tas nav veikalā no karstas paņēmt. Lūdzu, spāņiķi, nu, ejiet paldies. Bet kurš drīkst, kurš nedrīkst? Ne tā karste. No sākot no kā no ieluma. Kādi garšo tādu Latviju par to, ka šeit lielāku nav, es no rīta salasīju. Es no rīta lasu gurķus. Viņi par nakti izaug. Mhm. Tagad kā zvana, saku, gurķi. Davai. Viegli. A gurķu nebija. Vapšē nebija. Par to, ka bija augsti, tikai 2 dienas bija naktis siltas. Es skatījos YouTube, tur bija tā, ka gurķi nav, viens tomāts tikai un viss. Es saku, nu nav. Vot no 2 siltumnīcas, 2 mazie spaiņi. Nu kas tas ir? 800 stādu. Jā. I 2 spaiņi. Nu kas tas ir? Tas smieklus. Nē. Pasties, viņam vajag daudz šitādi. Dubultīgi. Nu, tāds arī las. Tas būs Jā. tirguma brāķīts, mums garš nemainās no tā. Jā, tieši tā. Ieva, nu pietiek, tur beidz plosīties. Kā nav? Tik nav viņa atrast. Viņa atrast nevar. Maliņās ir tajā. Tu cik Ieva nemāk atrast, kur saimnieks atrast. Es kad lasu, es cimdus geru. Redzi, kandi viņi? Jā. Man pēc tam Tā kā kaktus. Nu, man visas rokas pēc tam sāk. Mm. No šitiem kaļučkam, kas sāk. Atrast. Sēdiet, lūdzu. Tu zini kā? Dara. Tam var. Nu, mēs tam mazie Ar biksēm, jā, paliek līdzens un vēst. Nils atbrastu siltumnīcu. Bija 3,5. Tie ir 2 reiz dārgāki. Tie 2 reizes vairāk, jā. Nu, ko tu šeit salasīji? Lūdzu. Laikau. Nu, ko tu šeit salasīji? Dod šurp. Mums vakariņās uzkost pietiks. Nē, nu, cik tas ir? Nav tā kā veikalā. Baigi labs. Pilnīgi tā kā tāda izteikti gurķu garš, nav tāds kaut kāds ūdeņains. Viņš sadala pa mazākiem. Ar baudu. 2 stobrani. Tev. Vai paldies? Tev būtu. Man bija 5 kopā. Tā būši. A kāpēc viņi tā aug kopā? Konsiņci. Paprasītu kaut ko. Kāda atšķirība? Nē, garš, nu jā, tikai kā ir interesanti, ka viņi 5 kopā. Jā, arī ir, jā. Tas ir bonus vēl. To drusku ķiploku, kartupeļus tikai priekš sevi. Mm. Redzi, ka veci cilvēki taisīja. Jā. Tagad tev iedod fundamentu, vo, būs tā, vo. A viņa no akmeņa paskas, ka
taisīja. Nu. Priekš sevis taisīt. Jā, Nu, jā. Redzi, visu ar akmentiņiem, visu, iebaza, visu, o. Ir līdzens. O. smuki. Jā. Nu kā viņi varēja tos akmeņus pacelt, pot es to nezinu. Nu kā vo tādu, o, iesmeris, nu, o. Nu, ar rokam tu nepacelsim, nepacelsim. Kaut kādām viņčām kaut kā. Nu, tagad pie mums. Pasaka, ķepļā. Ķep, naudu kabatā un sveiki. Nu, vat šodien robots pļāvo šeit, ko visi izpļāvo. Aha. Staigāja. Tagad robota tā es ar to trimeri dievušies, kamēr apļausit. Pēc tam paklau pie siltumnīcam visu vajag. Tagad man maz traktors uzdevināja. Jā, redzēju. Jā, es tā ar to jau tur. Nu, da kur, hoć ar trimeri. Man ir tā roka sapa, ja vēl. Nils atveda, jā, pagaršojies. Viņam uzdevināja kupināt. Nu, viņš laikam šodien vai vakar, kad viņš gājuši. Garšojies. Es noteikti. Mazīti liepājas. Gaļu. Nu, provēt. Jā, provējiet. Nu, tu saprati to, ka tas ir savs, tas ir mājās taisīts. Tas pats, kas mājās audzēts gurķis. Gurķītis, nu jau viņš ir sālīts. Paņemiet gurķīti. Oi, Bija mažs sālīts, jau sālīts. oi, šeit tā ir sāls daudz. Nu, tā kā viņš bija sālījā. Tas jau kā kurā? Vai jā? Tas komplekts vispār būs. Kas tur rakstīts? Šitas būs tev vairāk laikam. Gurķi. Es skatos, gurķi. Po. Var gurķi. Es skatos gurķi, Juri. Tas ir labs. Jā, nu labi. Paldies par viesmīlību. Čau. Veiksmīgi jums. Visu labi. Bet tuvojas līgo vakars. Tas nozīmē tikai vienu – atrast nakšņošanas vietu kļūst gandrīz neiespējami. Apbraucam gandrīz visu Rāznas ezeru. Visur cilvēki, ugunskura telts, dziesmas un svinības. Skaisti tikai ne tad, ja meklē vietu 2 kemperiem. Beigās samierinamies un paliekam uz mežu ceļu. Bez ezera, bez skata, toties mierīgi. Atkal jau. Labrīt. Baigi bīstami. Labrīt! Labrīt. Savādāk mēs vien būsim samiegojušies tavā video. Kur tu jūs būsiet? Nē, es jau jūs nefilmē. Ko guļ tik ilgi? Taču nosinēja Jāņš. Es pat brokas sēdzu šorīt jau. Kas tev uznāca? Nezinu, jau var teikt, es tev kaišu. Jā. Cik ir pulkstenis? Es nezinu. Es skatījies, bet nu, ir vēlāks kā cits rīts. Pār 10 tikai. Sākusies 3. diena. Dodamies uz Slutišķu vecticībnieku sāģu. Skaista vieta, kur var sajust, kā dzīvoja Latgales vecticībnieki pirms daudziem gadiem. Meklējot īsto ieeju, nejauši atrodam arī gleznainu skatu laukumu virs Daugavas. Dažreiz vislabākās vietas atrodam pavisam nejauši. Kāps lejā ar? Nevar nu kāp.
Tālāk Daugavpils cietoksnis. Milzīgs, iespaidīgs un pilns ar vēsturi. Izstaigājam pagalmu, aplūkojam nocietinājumus, paspējam pat nošļūt pa Slitkalniņu, kas šajā vietā izskatās visai negaidīti. Tev gumijas pakaļ jau. Neslid. Pusdienojam kafejnīcā Arsenāls. Ēdiens bija labs, lai gan personāls iespējams vēl nebija pilnībā atguvies pēc Jāņa svinībām. Kur būs naktsmājas? Es tev aizsūtīju. Parkā? Cik tur? Parkā uz soliņa? Zemsuli. Starp citu šo simpātisko pelēku zilo kemperīti, tāpat kā naurus arī jūs varat noīrēt, ja piezvanīsiet Uģim uz Bausku. Nakšņošanai šovakar izvēlamies Geļinovas parku. Ideāla vieta nav, taču reizēm ceļojumā galvenais ir vienkārši apstāties. Vakar gaitā nolemjam, ka brauksim atpakaļ uz Aglonu, lai apskatītu senlietu un kara muzeju. Izrādās ļoti labs lēmums. Interesanti eksponāti un iespēja pašiem uzvilkt formstērpus un iejusties citā laikmetā. Jā. Paliksim gribot, jā. Bet tu jau vari zvanīt. Atpūlušies, kur tad mēs vēl? Speciāli uz muzeju. Jā. Starp citu, rekur redzēts viens Rinalds. Ak, šitā, jā. Mans Jānis skatās visus video. Tad būs arī muzejs iekšā. Paldies, paldies. Nu, mazais kucēns nāks ar mums labi. Lai es atstāju pusilīt arī, jā. Jā, nē, labi,
Man viņš nedrīkst tur uz pleciem. Doču palkā. Kājas liec iekšā tajā. Kājas liec iekšā jūjkā. Tā origami. Nākamais galamērķis – Līgatnes slepenais padomju bunkurs. Tā kā ekskursija iespējama tikai gidu pavadībā, mums rodas brīvais laiks līdz nākušās dienas 3 dienā. Jā, no kalna lejā. Pa ceļam pusdienojam Madonā, kafejnīcā Preilene. Šeit mūs sagaida izcila attieksme, pat mūsu 4-kājainajiem ceļbiedriem tiek atnestas ūdens bļodiņas. Tieši šādas mazās lietas paliek atmiņās. Internetā papētam, ko vēl pa ceļam varētu apskatīt, un atrodam vēl vienu apskats vietu – Kazu gravu. Komentāri solīja iespaidīgu ūdenskritumu un dārdoņu, ko dzird jau pa gabalu. Mēs atradām nelielu tērcīti. Iespējams, pavasarī šī vieta ir pavisam citāda. Šobrīd tas izskatījās pēc plīsuša ūdensvada. Mīlestība, es nevaru pieķerties ar otru roku. Kur tev jāizpolē augšā? Paldies tev, mīļais draugs. Dod man rociņu. Kika. Jā, izdarīju, tad viss. Kādu tu izskaties? Nu? Filmē. Pilnīgi muļķi tu esi, nu. Kur mēs tev liksim? Šovakar naktsmītne bija īsta balva. Pa šauru meža ceļu aizbraucām līdz Gaujas krastam. Klusa vieta ar ugunskura, nojumi, lauku tualetu un trepītēm līdz upei. Dažreiz tieši šādas vietas kļūst par skaistākajām visu ceļojumu atmiņām. Forši būs, ja tur būs kāds priekšā. Tas tik būs kaut kas. Tas būs stūri. Yes! Pirmā reize laikam mums noveicās. Nu, ideāli. Jā, es domāju, ka kuras nobraukties. Sagāja. Ar pirmo reizi. Pirmo reizi. Ar pirmo reizi mums izdevās. Gauja, tu? Reku trēps iet lejā skaisti. Trepīts un papuļķāties jau var, nav ko līst tajā beigās traumē. Gauja. Tu sataisi iet. Kika, šurpu.
go. Ejam. Viņš neiet tālāk, 15 metri. Domā, ka aizstāvē? Pie man, jā. Dzīvo pie vecākiem. Un ir pienākusi kārta Līgatnes slepenajam bunkuram. Interesants stāsts par augstā kara laikiem, slepenajiem sakariem un dzīvi zem zemes. Vienīgā neapmierinātā publika bija mūsu suņi, kuriem nācās palikt kemperos. Suņuki nedrīkst piedalīties šajā ekskursijā. Bet šo pusi tajā laikā viņi neuztas. Tas varbūt lielākā daļa skolā ir izgāja apmācības, kā būt maskas. Sametukošana zona, un tālāk ir durvis. Es tajā durvīm būtu pakts, tā kā iespējams es sākos kaut kādu veidu. Uz kā var sēdēt. Ja jums ir vēlamas, jūs varat arī izmantot labvienīcības, kas vēl joprojām strādā. Elektrostols. Neработает. Un tā visi bija vienlīdzīgi. Tev ir apšūtas ar skaņas izolāciju, siltuma izolāciju. Šeit ir tāds jauns ir. No visas bērniņā. Jūs minūtes vai izmanīt lūdzu? Tev neatbild? Atbild, viss kārtībā, jā. Pasūk. Teikt. Sistēma iekšā tāds nebūtu, bulkā nebūtu, valī vai nevajadzētu maksāt. Mamā kā postāt tās visiem. Jā. Un tev galvārds jāsaka. Braucam mājā. Kā tev patīk? Tas bija viss. Ir labi. Bet piekus arī. Neskatoties ne uz ko. Nē, labi. Nu ir nogurumi, viņš ir. Bet viņam ir jābūt. Mhm. Tā kā, jā. Pēc tādas atpūtas paliek nogurs. Nākoši, kad brauksim, es nezinu. Cēsi. Dorā, jā. Nu jā, otrs saka, cēsi, Siguldi. Dodamies uz mājām. Vēl vienu pieturu pie lāčiem, lai izkustinātu kājas, nopirkt kādu gardumu un nesteidzīgi noslēgt mūsu ceļojumu. Atvadāmies no draugiem
Tālāk brauksim pa vienu ceļu, bet atsevišķi. 5 dienas paskrēja neticami ātri. Ne visi apskates objekti bija elpa aizraujoši, daži pat lika pasmaidīt. Taču svarīgākais jau nebija tas. Svarīgākais bija kopā pavadītais laiks, ceļš, vakar pie grila, rīt kafijas, nejaušie atklājumi un cilvēki, kurus satikām.